Mēs nedrīkstam stāvēt malā, jo Ukraina cīnās arī par mūsu brīvību. Ar šādu pārliecību Madonas novada pašvaldība, domājot par saviem draugiem Ukrainā, Sadraudzības pilsētē Bobriņicai jau vairāk nekā gadu sniedz dažādu atbalstu, jo stāstījām, ka 2023. gada 3. jūnijā starp abām pašvaldībām tika parakstīts sadarbības līgums, un kopš tā laika regulāri tiek īstenotas palīdzības akcijas. Šī jau 3. reize, un kad dodamies pie savam draugam Bobriņicu, un tad, kad mēs pirms 2 gadiem noslēdzām draudzības sadarbības līgumu, tad viens otram novēlējām pēc iespējas vairāk vienu pie otru braukt uz svētkiem. Diemžēl svētku vēl īsti nav, jo Ukrainā turpinās karš, lai arī varbūt kādā vietā fronte nav, tomēr tā dzīve ir kara apstākļos. Un arī mūsu draugiem Bobriņicā ik pa brīdīm elektrības pārtraukumi ir trauksmes, visi līdzekļi vairāk mazāk jāiegulda ir karam, un tāpēc cilvēku dzīvē varbūt atliek maz. Man ir liels prieks, kad mēs varam šādā veidā Ukraiņus atbalstīt. Mani vecvecāki savā laikā stāstīja, cik kara laikā bija grūti. Protams, es tam īsti tur nevarēju ne saprast, ne noticēt. Bet tagad jau 3. reizi dodoties uz Ukrainu un tiekoties ar pašiem Ukraiņiem, ar Bobriņicas pārstāvjiem un Bobriņicas mēru, dzirdot viņu stāstus skaudros par patiesību, un ka tas nebeidzas un ka turpinās, tad man ir liels prieks, ka es kaut vai šādā veidā, bet varu palīdzēt Ukrainai, varu palīdzēt Ukraiņiem, aizzīt šīs mašīnas. 5 vieglās automašīnas, tā skaitā viena ir vieglā kravas automašīna, 1 autobus, vēl esam sagādājuši 2 ģenerators. Viens ģenerators ir ar mērķi dot bērndārzam, kur nodrošināt nepārtraukt elektrību. Otrs ģenerators dosies uz ūdens apgādes staciju pilsētas, lai nodrošina nepārtrauktu ūdens piegādi. Ir arī sagādāts iedzīvotāju rehabilitācijas palīglīdzekļus cilvēkiem, kas ārstējas Bobriņicas pilsētas slimnīcā. Gumijas paklājs mums ir arī 96 kvadrātmetri, arī pašvaldības dāvinājums ir, kur izklās tikko izremontētās telpās, kur būs sporta sekcija. Ko jūs teikt tiem, kas saka, ka tas ir lieki, jāstāv malā, nevajag iemaisīties šajā visā, un uz mums tas neattiecās? Noteikti ne. Tas attiec mums visiem. Un tie, kas ir par mieru, par saskaņu, tādā veidā mēs izsakam savu attieksmi pret šo karu, kā vardarbību pret cilvēcību. Un mūsu pienākums ir palīdzēt saviem līdzcilvēkiem šajā grūtajā brīdī. Un mēs zinām ļoti labi, ka Ukraina cīnās par mūsu Eiropas demokrātiskām tiesībām. Šobrīd Ukraiņi īstenībā cīnās par visu Eiropu. Tā skaitā arī par Latviju. Krievija ir liela valsts, liels un zināmā mērā neparedzams kaimiņš. Šobrīd viņi neskapēc ir ietīkojuši pēc Ukrainas teritorijām un bagātībām, un nekad nevar zināt, kādas ir domas un nākotne prātā par pārējo. Bet šādā veidā palīdzot Ukraiņiem, mēs noteikti aizkavējam šo mirkli vai arī, novēršam šo mirkli, kad varētu šī kara darbība nonākt līdz mums. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Madonas.